Tā, varbūt kāds var iekomentēt. Ir redzams vispār vai dzirdams? Kā ar skaņu? Kaut kā tehnoloģijas viena otrai galā, bet tad, kad ir kaut kas jāplēš, tad nekas neiet. Tā, vispār dzird kaut ko? Tā, neviens neko man nekomentēja. Tā, Arnis raksta, čau, Mārce, viss ir. Tad ir labi. Edgar, paldies, jā, redzu. Paldies, Antra. Super! Tā, pa kādam ir pieslēgušies. Jāni, čau. Jā. Lēnā garā kaut ko sāksim runāt. Faktiski šodien ir tāda kā atgriešanās pēc ļoti ilga klusēšanas perioda. Un ir sajūta, ka ir sakrājies. Un nav tā, ka es neko nebūtu darījis šo laiku. Gluži otrādi. Visu laiku ir aktīvas darbības notikušas, bet varbūt tādā kā aizkadrā. Vārdu sakot, ko es šodien gribu pastāstīt. Man dažreiz cilvēki saka, kur tev, Mārci, tāds miers? Un to man parasti saka tie, kas nāk pie manis uz mentoringu. Un viņi ir ļoti pārsteigti, kā laikā, kad apkārt viss jūk un brūk, par to var nestresot. Un tas ir tas, ko visticamāk, ka es esmu nācis vispār ar gadu laiku projektu šeit darīt, mēģināt iedot kaut kādu sirdsmieru un mēģināt aizvest tos, kas grib aizvesties līdz tam brīdim, kad būs tiešām jārīkojās. Līdz tam mums riņķi apkārt ir milzīgs informatīvs troksnis, un tas, protams, raisa emocijas. Lūk, un par tām emocijām droši vien šodien es gribu parunāt un padalīties, ko es redzu un ko es domāju, kā vajadzētu rīkoties, lai arī jūs varētu tikt pie sirdsmiera. Šis vakars, kā jau bieži vien mani vakari, nav stāsts par ziņu apskatu, par jaunākajām ziņām un reakciju uz tām. Pilns internets, pilni televizori, pilni radioaparāti ir ar visu, ko gribi to ņem, un ir ļoti daudz. Un apskati, un versijas, un komentāri. Viss, ko tik var vēlēties. Un šī brīdī es gribētu, lai tie, kas ir šeit online, lai ieraksta komentārā, kas ir tās lietas, kas šobrīd satrauc. Paskatīsimies, kas ir tas, par ko mēs te varētu parunāt. Vai kas ir tas, par ko jums gribētos parunāt. Kāpēc es tā saku? Tāpēc, ka es gribu noķert to, kas ir tas, kas triggerē. Ierakstiet, katrs vienu lietu. Es esmu šeit pie komentāriem, es šeit visu redzu. Labprāt gribētu redzēt, kas ir tas, kas šobrīd uztrauc. Nav satraukuma vispār, Arnis raksta. Arnis, es zinu, kāpēc Arnim nav satraukuma, bet to es atklāšu drusciņu vēlāk. Es domāju, ka es zinu. Antrai satrauc tarifi. Ok, Antra, labi, dzirdu.
Mani nekas nesatrauc, Edgars raksta. Edgar, man ir milzīgs prieks par tevi. Gan tas emoji galā īsti, es viņu nenolasu. Man liekas, ka tu neesi īsti atklāts šajā brīdī. Bet varbūt, kas kļūdos. Valters raksta, kad ir īstais brīdis pirt. Tas tev uztrauc un nodarbina, es saprotu, jā? Ok. Labi. Kas vēl no tāda, kas ir tas, kas tādas emocijas raisa? Var jau gadīties, ka mēs šeit šovakar būsim tikai cilvēki, kuriem principā nekas neuztrauc. Un tas būtu forši. Un varbūt, ka tas, ko mēs šeit šodien izrunāsim, citiem savukārt arī kalpos kā miera avots. Paskatīsimies. Māris savukārt raksta par ieguldīšanas brīdi, kā nenokavēt par FOMO. Es saprotu, ka Mārim ir tā kā uzglūda vai ir piesadzies FOMO. Māri, tu varētu iekomentēt, vai tas ir, cik sen tev ir jau šis te par FOMO, par to, ka zem deg zem kājām un ka ir kaut kur jāliek naudu un jārīkojās. Vai ir tā, ka tu esi bijis? Man bieži vien ir cilvēki, kas ir sekojuši no gada laiku sākuma, un tad ir pagājis laiks, un viss kaut kas te mainījies un noticis, un ir zaudēts šis fokus, un pat atkal, vai ne atkal, bet pat jau viss, jau tagad gan vairs nevar gaidīt. Ir man tādas situācijas, un tas ir tik ļoti jocīgi, ka cilvēkam ir bijusi pārliecība par to, ka nav īstais brīdis investēt pirms 6, 5, 3 gadiem, un tagad viss vairs nevar gaidīt. Pastīsimies, kas mums ir vēl. Kaspars raksta, nedomāju, ka satrauc, bet gribas salīdzināt ar tavām domām. Kaspar raksta iekšā, kas ir tas, ko tu gribētu salīdzināt, ko tu gribētu dzirdēt no manas viedokļa. Troksnis apkārt Edgars raksta, bet to jau runājām. Jā, runājām. Edgars arī ir viens no tiem, kas, kur es zinu, kāpēc viņam ir drusku mierīgāks prāts. Varbūt drusciņi. Troksnis apkārt, jā. Vēl kādam ir kaut kas, ko ierakstīt. To es izstāstīšu. Kas raisa emocijas, kas raisa to baili šobrīd riņķi apkārt? Viss kaut kas droši vien notiek, un viss kaut kas... Tā, Māri, tu nepapildināji, varbūt var ierakstīt par to, kas tur bija. Drusku precizējums. Jā. Vārdu sakot par emocijām. Emocijas ir kaut kas tāds, kas investēšanā ir milzīgs pretinieks. Un tur, droši vien es neesmu nekādā veidā, jauninājums neieviesīšu tajā, kas jau ir runāts droši vien. Tā jautro Buffeta indikātoru pakomentē. Pakomentēt Buffeta indikātoru, kāpēc tu viņu sauc par jautro, varbūt var, kamēr es te runāju, ielikt vēl papildus, ko tu to domā. Vārds sakot, kā ir ar mani, kur es dabūju mieru? Varbūt noderēs. Šobrīd nav nekas traks, tikai, tās Māris raksta, nav nekas traks, tikai parasti jau pēc laika rodas sajūta, ka kaut kas nokavēts. Neizmantotas iespējas. Labi, tātad par emocijām. Tātad emocijas parasti
parasti bailes. Parasti FOMO, fear of missing out. Jau runāts nevienu reizi. Bet atkal un atkal par to ir jārunā. Jo, lai cik jocīgi arī tas nebūtu, milzīgs spēks. Tātad, riņķī apkārt viss kaut kas notiek. Ja man kāds saka, tagad ir jāizdomā, kā rīkoties, tad es tiešām domāju, ka jūs arvien vairāk un vairāk nonākat pie līdzīgas atziņas, ka šis ir tāds moments, kad nav iespējams neko izdomāt. Ko var izdomāt? Pagājušā nedēļā mums ir notikumi ar tarifiem, kas tiek ieviesti, un šodien savukārt ir ziņa, ka Ilons Masks, komentējot tarifus, runā par to, ka viņš gribētu tomēr 0 tarifu ar Eiropu. Ko lai izdomā un ko lai cilvēks, kādu analīzi, lai tur izveic? Vienu dienu runā par tarifiem uz vienu pusi geogrāfiski, otru dienu runā par tarifiem citā virzienā. Man liekas, visas tās analīzes un visi tie prātuļojumi ir pilnīgi bezjēdzīgi. Un nav tā, ka es nesakot līdzi notikumiem, bet es cenšos distancēties no interpretācijas. Un arī par to notikumiem pašiem arī es mēģinu būt ļoti, ļoti selektīvs. Es vienkārši mēģinu izvairīties no visas tās putras, kas tiek gāzt uz galvas maniem līdzcilvēkiem. Es to redzu, es dzirdu, bet es vienkārši tehniski neskatos televizoru, es tehniski neklausos radio, man tas liekas vienkārši vāks, kas tur notiekās. Un nav jau brīnums, kad senioriem ar vien lielākā skaitā, ko mēs riņķi apkārt novērojam, parādās garīgi rakstura traucējumi. To jau ir grūti pārvārīt, man liekas, arī pieredzējušiem cilvēkiem. Vārdu sakot, notiek traks lietas, bet man tomēr patīk tā pieeja dzīvē, ka nav jēgas stresot par to, ko tu nevari ietekmēt. Un, griez kā gribi, es tarifu jautājumu ietekmēt nevaru. Es nevaru ietekmēt vienas vai otras amatpersonas nostāju jautājumos pret karu Ukrainā. Es nevaru nekādā veidā ietekmēt to, vai Eiropa sāks gramstīties gar mūsu kabatām vai nesāks gramstīties, lai bruņotos. Nezinu. Bet tas, ko es varu izdarīt, ir tas, kas man ir jāizdara. Man ir jāstāv uz skaidriem, stingriem pamatiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, uz ko es aicinu arī jūs. Tad, kad es runāju gadu laikos, faktiski visa mana motivācija un aicinājums ir mācīties. Un mācīties ieraudzīt vērtību aiz cenas. Ja jūs to iemācaties, ja jūs to uztverat un spējat orientēties, jums pazūd jebkādas trauksmes, jautājumi, trauksmes izpausmes attiecībā uz investēšanu. FOMO ir kā ar roku atņemts. Ja jūs to gribat, jūs to varat katrs. Un tam ir spilgts piemērs arī tas, ko šeit tikko komentēja gan Edgars, gan Arnis.
sakot, ka tā īsti jau tā kā nav bažas un bailes par riņķi apkārt. Kāpēc nav? Tāpēc, kad ir skaidrs, ka nav pienācis brīdis un ir skaidrs, ka nav nekas nokavēts. Kā to var zināt? Saprotot tātad šo te cikliskumu un saprotot vērtībai cenas. Punkts. Pilnīgi viss pārējais investēšanā ir pilnīgi nesvarīgs. Jums jāsaprot vienkārši to, ka faktiski 99,9% informācijas plūsmas, kas ir jums riņķi apkārt, ir paredzēta mainstreamam. Tas ir paredzēts masām. Ja ir gribēšana gūt panākums, tad šī informācija ir toksiska. Viņa ir vienkārši toksiska. Un viņa vienkārši rada bailes, sajūtu, ka kaut kas tiek nokavēts un rada lēmumus, kuri ir balstīti bailēs. Šobrīd arī daudz tiek runāts par zeltu. Pa kādam man atraksta paldies, kad es esmu savulaik atvērs acis un pievērsis uzmanību zeltam. Citi savukārt atraksta ar lielu pārsteigumu, kad tagad ir tā sajūta, ka ir nokavēts. Un atcerējies, kad es kaut ko esmu kādreiz stāstījis. Citi atkal ir paši ļoti gudri, jo ziņās, kā saka, rāda un stāsta un viss. Par zelta cenas kustību tālāk es nezinu. Es esmu pelnījis apmēram, es tātad pirku zeltu 16. gadā. Visi man ir ķiķinājuši jau te vairāk kārtīgi arī pēdējā gada, pusotra, 2 gadu laikā par to, kā esmu par ātru pārdevis pirmos dzīvokļus un vispār viss ir nepareizi un ka es ilgi esot ārpus tātad ilgi gaidu šo te brīdi investēt. Jā, šobrīd ir ļoti interesants laiks no tā viedokļa, ka šis te rudens ir milzīgi garš un milzīgi garš ir tas noslēgums. Un tā sezona ir tik ļoti piesātināta ar visu kaut ko, bet realitāte ir tā, ka es zeltu uztveru kā naudu. Aicinājis esmu arī par to runājot, skatīties arī jūs, nevis pliki gaidīt, ka cena ies uz augšu, bet mēģināt ieraudzīt dziļāku, nopietnāku vērtību zeltam. Līdz ar to atkal jautājums, ko tagad darīt, un cena tad ir uzlekusi, un ko darīt, un es savukārt varu konstatēt, ka es esmu pelnījis apmēram 10%, man sanāk vidējā atdeve gadā salikto procentu stilā. Ja tā vienkārši izdala nopelnīto uz gadiem, tad sanāk kaut kādi 15% gadā. Laikā, kad ir kapitāla saglabāšanas periods, tas ir pilnīgi pietiekami. Es skatos pavisam savādāk, es skatos uz to, ka zelts man ir paredzēts, lai sagaidītu brīdi, kad jāpāriet ir uz akcijām. Un jau sen esmu runājis par to, ka izskatās, ka būs jāgaida ilgi. Bet vai man tas uztrauc? Nē, man neuztrauc. Viss stāsts, visa ņemšanās ir tikai par aktīvu skaitu. Mums kā investoram ir jānonāk pie lielāka aktīvu skaita. Citreiz cilvēki saka,
galvenais esot investēt, un tagad ir pamodušies, un tas mainstreams, protams, ir ietekmēts ļoti, cilvēki ir ļoti izskaloti šobrīd. Ļoti bieži ar to saskaros sarunās par kā pirms mentoringa ar interesantiem, un ļoti bieži saskaros ar to, ka cilvēki negrib pieņemt, viņi negrib atzīt to, ka viņi dzīvo mainstreama pasaulē, bet ar to būs absolūtā grāvī. Un tā ir bijis vēsture rāda vienmēr, tad, kad ir šāds hypes ap investēšanu izveidojies, tas viss beidzās pilnīgi identiski. Vai ir bijis tā, ka tik ilgi kā tagad? Būtu svarīgi šeit neizraut no konteksta. Man īsa atbildi ir jā. Savukārt, garāk atbildi ir meklējumi tomēr atkal un atkal kaut kādā dziļākā stāstā. Es to nevaru izstāstīt ātri, tas nav izstāstāms vienkārši. Tādā ziņā, kad uz karstām oglēm tagad un tūlīt. Bet ir skaidrs, ka visticamākais tā ziema tagad ir sākusies vai sāksies. Būs kāds, uz ko norakstīt. Visticamākais, ka šis te vaininieks tagad varētu būt, kad būs Trumps. Kurš tas būs, man neinteresē. Es skaidri zinu, ka tas viss jau sen ir nobriedis. Un tas, kas šobrīd sāk izspēlēties, ir tikai forma. Bet pamats ir tas, kad burbulis iet pušu. Es esmu pārliecināts, ka tas šobrīd sāk notikt. Ja nenotiek, man tas atkal un atkal neuztrauc. Jo es zinu to, ka cena ir krietni, tā kā reizes aiz vērtības, jeb virsvērtības. Un tas man savukārt nozīmē to, ka ir tikai laika jautājums, kad atgriezīsies. Un tas parasti notiek ar dziļu pietupienu un tā. Vārds sakot, īsā recepte ir izslēgt visus pekstiņus, kas runā par investēšanu. Šobrīd ir tikai un tikai domāts, lai mudinātu jūs uz aktivitātēm. Pēc būtības ir pilnīgi vienalga, ko jūs darat ar savu naudu. Galvenais tiekat no naudas vaļā. Tas ir tas, kas šobrīd notiek. Atceramies, ka es domāju, ka nekas nav mainījies. Atceros, ka Kaspars Pēcinieks, nepateikšu precīzi datumu un gadu, bet kaut kādā, man liekas, 21. gadā runāja par to, ka Deutsche Bank pētījumā, tātad šis te bija aptaujāti bankas klienti par to, kura tad ir visnemīlētākā aktīvu klase. Un tur atklājās tas, ka lielais vairums runā par naudu, kura tā tad ir kaut kas tāds, no kā atbrīvoties. Kā uztver mainstream šādu ziņu? Viņi dara tieši tāpatās. Viņi dara tieši to pašu. Man savukārt neko vairāk nevajag par šādu ziņu, par šādu te. Tas man nostiprina šo te pārliecību, ka nauda ir nenovērtēta. Nauda ir viena no aktīvu klasēm. Uz to tad arī es virzos. Par zeltu runājot, tā ir apdrošināšana pret inflāciju, pret brīdi, vai pret laiku, tātad, kas varētu būt garāks, gaidot pavasara darbus. Tik vienkārši, tas ir tik vienkārši. Protams, kad var rasties juceklis. Tas, ko es esmu runājis, ir fragmentēts un sadrumstalots. Vēlreiz vienkārši
ja tas ir iespējams, meklējiet zināšanas, nevis padomus. Un savukārt par zeltu, kāpēc man neinteresē šī te cenas kustība? Kaut gan ļoti daudzi tieši par cenu runā un skatās un tagad plāno un mēģina izskaitļot, kas tagad notiks tālāk, un ir tehniskās analīzes uz strīpas, un tad ir, ko tagad Trumps pateiks un kā tas viss, man tas neinteresē. Tas ir pilnīgs troksnis, pilnīgi bezjēdzīga darīšana. Man būtiskāk ir, ja es virzos uz akcijām, man ir jāsaprot, kur atrodas zelts pret akcijām, un tas arī viss. Un tas ir tik ļoti vienkārši. Tajā pašā laikā ir jāzina drusciņu vēsture, ir jāsaprot, kā ielikt šos te atskaites mietiņus, kā nokalibrēties. Un tad ir miers. Un tie, kas pie manis ir bijuši, tie arī šeit raksta, ka ir miers un nekas tā baigi neuztrauc. Ja nopietni, tad tas ir tieši tā. Par kaut kādām lietām, kas ir ārpus investēšanas, arī, es tur neko nevaru ietekmēt, ko viņi tur ņemās, ko viņi tur plosās un ko viņi tur ārdās, lai viņi tur darbojās. Bet, jā. Man tikai pārsteidz, ka citreiz cilvēki saka, jā, es tā kā gribu mācīties, es gribētu mācīties, bet, un tad ir viss kaut kas, ko likt lietā, lai aizbildinātos. Un viena no lietām, kas man pārsteidz, ka cilvēki saka, man tagad, es daudz mācos tāpatās, tur citreiz tas ir kaut kādās, katram sava industrija un katram savas izaugsmas tās virzieni un kā tas ir jādara un tā. Bet vārdu sakot, kad es jau tāpatās daudz mācos, vienkārši pasaka, kur lai es investēju, ko lai es daru. Un es to nedaru, es šādā veidā nevienu nekonsultēju. Es tikai brīnos par to, ka cilvēkam var būt karjera, šī gadījumā es runāju par IT karjeras situāciju, vairākas sarunas man ir bijuši faktiski, kur cilvēki saka, es jau tā esmu nokrāvies ar mācībām un darbiem un tā. Un es domāju, kas var būt cilvēkam svarīgāks, karjeras puse svarīgāka nekā finansiāla labklājība. Es par to brīnos, es par to varu tikai pabrīnīties. Laikā, kad mēs skaidri redzam, ka mākslīgais intelekts vienkārši uzglūna no visiem stūriem ļoti, ļoti daudzām karjerām. Tā skaitā IT un programmētājiem un tā tālāk. Un cilvēki saka, man tas nav svarīgi, es vienkārši, vairāk laika veltīšu labāk karjerai, vēl vairāk izdedzināšu sevi un pakļaušu, kā saka, riskam sajūt prātā, nekā, iemācīšos investēt tā, lai būtu jēga. Man liekas unikāli. Vārdu sakot, kā ir gājis ar šo te. Es ceru, ka man neizskatīs balsi, jo pēdējais pusgads tagad noslēdzās pusgads, kas ir bijis tik intensīvs manā dzīvē, tik daudz mentoringa dalībnieku, bet dažbrīd ir tiešām interesanti vērot, kā tas notiek, kā cilvēki domā. Tas ir ļoti, ļoti interesanti. Bet jā, tā paļaušanās, protams, uz saviem spēkiem, tā ir tik ļoti cilvēcīga, tajā pašā laikā viņa rada nedrošību, jo pat tie, kas ir, viss, kā saka, jaudīgākie, viņi tāpat pieļauj, ka, konkurence ir konkurence. Un tas ir līdzīgi
līdzīgi kā šīm te karjeras lietām, kur mums ir jāsitās, jāplosās, nu, kā plikiem pa nātriem, nu, tiem, kam ir jāplosās. Kad ņemās un plosās un ir pārguruši un pārņēmušies. Un tāpatās arī notiek ar investēšanu, ka tagad daudzi investē mēģinot apspēlēt citus. Un es redzu un es saprotu, ka var izdoties vienreiz, otrais, trešo reizi. Bet tā ir tāda darbošanās sarkanā okeāna, nu, stratēģija uzņēmē darbībā tāda māca. Ir zilais un sarkanais okeāns, un sarkanajā okeānā nekad nav forši. Tur ir beig daudz asins, beig daudz konkurentu un niecīgas iespējas gūt panākumus. Un parasti sarkanais okeāns beidzās ar to, ka visi ir nositušies tik tālu, ka paliek, nu, okeāns kļūst kā zils. Tas ir cikliska parādība. Un tas, kas mani uztrauc vienkārši, kāpēc es te ņemos, kāpēc es vispār gadu laiku sāku un kāpēc es vēl ar vienu esmu šeit. Varbūt netik tādā ikdienas formātā, lai nekurinātu, lai nekairinātu varbūt lieki uzmanību. Un tas ir bijis apzināti iet prom no šīm te tiešraidēm, tad, kad tirgus bija augšu pejošs. Jo ir ļoti jocīgi vienkārši norunāt pusotru stundu un nākošā rītā saņemt ziņu no cilvēka, kurš tu vakardien laikam par pensiju sistēmu runāja, kuru indeksu labāk izvēlēties, un tad saprot, ka tas norunājis pusotru stundu, mēģinājis cilvēkiem atvērt acis par pensiju sistēmas lietderības, nu, neesamību. Un tagad ir jāatbild uz jautājumu, kur tu tagad likt to naudu, kurā pensiju sistēmas dalībniekam, kuram dot. Nu tā kā arī antireklāma mēdz būt reklāma, līdz ar to es sapratu, ka tas ir bezjēdzīgi. Tātad es runāju ar tiem, kas grib mācīties, kas grib augt, un tādu, kā mēs redzam, paliek ar vien vairāk. Un jo vairāk šūpojas tirgus, jo vairāk cilvēki sāk tā kā uzdot jautājumus. Tā problēma ir vienīgi tā, ka, ja mēs paliekam šajā te un patērējam šo te mainstream informācijas daudzumu, plūsmu, straumi, problēma būs tā, ka ka mēs varam iekrist vienkārši pilnīgi apātijā, tad, kad tik tiešām būs pienācis tas, nu, pavasara sezona, tie pavasara darbi, ka būs ļoti izdegus tā vēlme rīkoties pašiem ar saviem līdzekļiem. Un tas ir tas, kāpēc es šeit esmu, kāpēc to aizsācis esmu, un faktiski vēl ar vienu mēs esam tajā rudens periodā, savā ziņā vēl ar vienu rudens periodā. Un citreiz cilvēks saka, nu kāpēc tu šito vispār dari? Kāpēc ar to nodarbojies? Un tas ir tā, kā, ja tu redzi, ka kaimiņš rīkojās aplami un stāda tos kartupeļus rudenī, nu taču ir jāpieeja klāt un jāparunājās un jāmēģina saprast, kāpēc viņš tā dara. Un varbūt tomēr atvērt acis, ka tas ir darāms pavasarī. Nu, tik vienkārši, tāpēc es arī to daru. Par tarifiem, nu, kā jau es arī teicu, nu, es nezinu, kas tālāk notiks. Nezinu. Man uztrauc citas lietas. Varbūt uztrauc, bet tas nav saistīts ar investēšanu, un tas nekādā veidā neietekmē manus lēmumus šobrīd. Nu, tikai tāpēc, ka ir stingrs pamats. Protams, ka man kaut kas uztrauc.
Mani vairāk uztrauc tieši šis te virziens par to, nu tātad pirmām kārtām ir interesanti tie notikumi ap tarifiem un atbildes reakciju no centrālās bankas puses, kur Eiropas centrālās bankas vadītāja ir ierosinājusi atteikties no karšu apkalpotāju pakalpojumiem Eiropā, nu tādējādi boikotējot tātad Amerikas biznesu. Bet vai mums, protams, nav nekāda alternatīva. Un kā jau daudz ir dzirdējuši, tad, nu, protams, ka aizkadrā notiek darbs pie Eiropas centrālās bankas, nu, šī te digitālā eiro, jeb centrālo banku digitālās valūtas, kas būs programmējumi, kas būs, nu, visādi citādi ar brīnišķīgiem bonusiem apveltīta tiem, kas, nu, kā saka, gribēs darboties ar šo te. Tas man vairāk uztrauc, un es domāju, ka šis vai tik nebūs brīdis, kad atklāsies, ka mums viss jau ir sagatavots un atliek tikai nospiest pogu un sākt darbināt, un mums būs, kā saka, ļoti labs pamats un iemesls, nu, ievies šo te, jo kā tad mūsu iedzīvotāji varēs norēķināties, ja mums ir jāizliedz šīs te maksājuma karšu operatori. Tas man uztrauc vairāk nekā kaut kāds, nu, ir vai nav īstais brīdis investēt. Es vienkārši skaidri zinu, ka nav. Kad būs īstais brīdis, nu, tad, kad uz ielām būs asiņas, tad būs īstais brīdis. Un ja kāds saka un pārmet man varbūt kādreiz arī izteikums, ko es neesmu atkāpies un saku vēl ar vienu, ka tas bija pareizi no investēšanas viedokļa, ka Covid laikā principā nebija kur investēt īsti, un es arī saku, ka es to neesmu darījis, tad tas arī faktiski ir saistīts ar to pašu, ko tagad Edgars uzdeva jautājumu par Buffetta indikātoru. Tas ir skats uz vērtību ļoti lielā tādā, nu, attālinājumā. Un tas runā par to, ka ir vienkārši ļoti, ļoti, ļoti dārgi. Viss ir ļoti dārgs. Un vēsture saka, arī ņemot vērā inflācijas periodus un visādas lietas, vēsture vienkārši runā par to, ka tad, kad ir dārgi, un tad vienkārši nepērk. Ko dara un kā nodrošinās, nu, tas ir atkal tehnisks dabas jautājums, un tur mēs runājam par zeltu. Bet man ir miers, šī ziņā man ir miers. Kas varbūt man vēl uztrauc? Man uztrauc Eiropas vēlmi pagramstīties pa kabatām un atrast līdzekļus privāto kontu atlikumos. Tas man uztrauc vairāk aiz kaut kādas politiskiem sašūpojumiem šādi te, teiksim, virzīt šo te. Un atkal, vai es to varu ietekmēt? Nē, es to nevaru nekādā veidā ietekmēt. Es varu pievērst uzmanību varbūt savu līdzcilvēkiem, un to varbūt es daru šodien, bet ne tik daudz ar mērķi, lai baidītos vai šūmētos, bet man liekas, vienkārši nevajag stresot. Otrakārt, mēs esam pieredzējuši arī šo te taktiku, kad sākotnēji tiek pasniegts kaut kādas jaunas idejas, jaunas vēsmas, nu, pilnīgi crazy mērcē, nu, ka visiem vienkārši sacījās, nu, mati stāvs, un tad lēnāk garā tas viss atkāpjās un ir, bet ne tādā mērogā, kā mums būs sākumā likās īpaši uzbudinoši. Līdz ar to es domāju, ka tur nav pamats stresot. Nu, mums jau tagad pēc būtības notiek šī te vardarbīgā investēšana caur otro pensiju līmeni.
ja federācijas līmenī, nosauksim tā, Eiropas līmenī, tiks pieņemts kaut kāds lēmums par to, kad obligāti novirzīt kaut kādas privāto uzkrājumu līdzekļus obligātai investēšanai, mums jau tas notiek, tā kā varat arī nestresot. Tā kā pagaidām neuztrauc. Tā, baigi. Vienkārši tāpēc, ka tur neko nevar iesākt. Neuztrauc. Tā, kas vēl? Kas vēl mums ir par emocijām? Vēl man interesanti liekas, kā šobrīd darbojās, ir atraduši jaunu veidu, kā cilvēks mudināt uz investēšanas lēmumiem. Un šī te mainstream un paredzētā plūsma informatīvā, viņa būs vēl kādu laiku, tas ir skaidrs, kamēr vien tas augonis neiznāks pa īstam ārā, viss tas saturs, kamēr tirgi būs pārvērtēti, pat pie krituma, kas būs mīnus 40%, vēl ar vienu jūs tiksiet bombardēti ar brīnišķīgiem stāstiem, kā tagad ir buy the dip un kā ir jāinvestē krīzes laikā. Mana pārliecība gan ir tāda, ka tas vēl ar vienu būs baigi dārgi. Vai tas būs brīdis, kad būs jāinvestē? Protams, mums ir jāvēro kopaina, bet man liekas, ka arī tad vēl būs dārgi. Bet jaunākais trends man īpaši liekas jautrs. Ja tu nepēc uz bailēm, tad iespējams, ka tu pirksi uz kauna emocijām. Un kā gan tu varētu atteikties no 3. pensiju līmeņa fantastiskiem labklājības solījumiem vai sapņu piepildījumu caur 3. pensiju līmeni. Tev vienkārši jāapzinās, kā tu vari neinvestēt katru mēnesi, tur nezinu, 150, 100, 200 vai vienalga cik eiro katru mēnesi. Tā taču ir finanšu higiēna. Ja tā padomā ārprāts, cik jaudīgi tas ir uzbūvēts, vienkārši cepurnos tur aplausīja banku kundzītēm, ka šito ir dabūjušas iedzīvināt. Un cilvēki tik tiešām tā arī domā. Un viņi tiešām to ir sadzirdējuši, un tas brīnišķīgi strādā. Tā kā kauns ir vēl viens virziens. Atceros, Covid laikā, vai tas nebija, kad Kaktiņa kungs vienreiz bija arī vienā investēšanas notikumā piesaistīts, un tad arī kaunināja visus, kā jūs jaunie speciālisti varat atļauties dzīvot pie vecākiem, taču nopērciet beidzot savu dzīvokli. Bet šis arī higienas jautājums, tas ir, kā var neinvestēt. Vai redzi kaut kādu vērtību Bitcoinam? Vielu pārunām un sarunām vairāk vērtības es tur īsti nevar ieraudzīt. Visa problēma, kāpēc nevar ieraudzīt Bitcoinam vērtību, tāpēc, ka Bitcoins nav piedzīvojis pilnu ciklu. Un mēs nerunājam šeit par Bitcoinu savu 4 gadu ciklu, kurš arī jau daudziem sāk atvērt acis un par kādam sāk baigi tur tām vēlēšanām kaut kā sakrīt.
Man prieks, ka kāds tomēr sāk atvērt acis, bet kamēr Bitcoins nepiedzīvos pilnu biznesa ciklu, proti šo te gada laiku notikumu vai piedzīvojumu, kad mēs runājam par biznesa ciklu, kurš sākās un beidzās ar recesiju, tikmēr mēs nevaram runāt par Bitcoin vērtību. Tieši tāpatās, kā Buffets saka, es neinvestēju uzņēmumos, kuriem nav vismaz 20-25 gadu vēsturi. Punkts. Un, kā saka, nekas tur vairāk nav piebilstams. Tieši tādu pašu iemeslu dēļ, kad nebija šis te pilns cikls iziets, tieši tāpēc arī mums bija tulpju burbulis pašā biržu tirgus, mūsdienu biržu aizsākumā tulpju burbulis Holandē un vēl visādi notikumi, kuri parasti notiek tikai tāpēc, ka cilvēki nezina vērtību. Un vērtību nevar zināt, kamēr nav iziet šis te kredītu biznesa ekonomikas cikls. Nekas nav mainījies, Edgar, es neesmu mainījis domas, un tikai tāpēc, ka nav mainījusies sezona faktiski. Nu, jā, es esmu kaut kādā, manuprāt, tas bija pēdējo reizi, kad es biju pie Kaspara Peisenieka investoru klubā uz podcastu, un tas, man liekas, bija 22. gads, 23. Es pieļauju, 23. Un arī mums tur bija sašūpošanās un tirgi tur kaut ko un kaut kas, un tas viss tik bezjēdzīgi, ka tas viss ir aizmirsies. Nu, vismaz man. Un tas ir droši vien man aizsardzības, kā saka, mehānisms, mentālās aizsardzības mehānisms, bet es toreiz teicu, ka izskatās, ka ziema ir sākusies. Un es domāju, ka priekš manis tas tā visticamākais, es varētu teikt, ka tas tā arī ir. Nu, tas pats zelts un akcijas no tā brīža. Zelts ir performējis, akcijas ir neperformējušas, viens pret otru ieskatās. Un ap to laiku arī šīs te procentu likmes man šķiet bija zenītā. Un tāpat tās daudzi indikātori jau tanī brīdī runāja vai signalizēja par tojošos recesiju, un šie signāli ir kļuvuši arvien spēcīgāki, un daudzi būtiskākie faktiski ir nonākuši līdz lampiņu mirgoja, kā saka, jau nepārtraukti sarkanā krāsā, kas vēsturiski ir, kā saka, bijis skaidrs un nepārprotams tālāk notikumu, kā saka, indikators. Tas, ka šobrīd tas notiek viss ļoti lēni, ļoti tādā gausā veidā, man neuztrauc. Jā, man tas neuztrauc. Katrā ziņā esiet uzmanīgi no tiem, kas jums saka, vēl tik drusciņu, vēl procentu likmes uz leju, un vēl drusciņu, un tad gan iestāsies lejuputrī. Esiet uzmanīgi. Pētiet vēsturi, lieciet kopā, un jūs atklāsiet to, ka tā ir reāla ilūzija, ka pēc tik augsta, vispār pēc procentu likmi kāpuma, sekojot tātad kritumam, ka pēc tam iestājās kaut kāds zelta laikmets. Vēsture saka, un zināšanas par cikliem runā pilnīgi pretējo.
tieši krītot procentu likmēm, atklājās realitāte. Nu tā, tas ir tas, ko baigi riņķi apkārt cilvēki tādi saguruši, tādi sastresojušies, un tas ir ļoti, ļoti slikti. Tas baigi nav labi. Un nav labi no tā viedokļa, kad vēl kāds brīdis, vēl sapirksies dipus, vēl sapirksies krīzes cenas, sainvestēs pēc krīzes cenām, un savukārt tad, kad tiešām būs atnākusi realitāte un cenas būs zem vērtības, tad tie, kas tiešām spēs nospiest gailu, būs palikuši daži. Nu, kaut kā tā. Tā kā es varbūt droši vien apmierināts ar to, kā virzās tas, ko es esmu iecerējis un uz ko es esmu gājis. Un viss performē tā, kā es biju gaidījis. Un priecājos, ja kādam ir bijusi iespēja uztvert to, ko es mēģinu pateikt tādā kopskatā, un kad tas ir radījis arī kāds pārdomu sekas, tas man, protams, ir milzīgs gandarījums. Vai es turpināšu runāt katru nedēļu, kā tas kādreiz te bija Covid laikā, nezinu, vai man tam piestiks spēka, jo man ir dažs, ik pa brīdim man ir dienas, kad man ir pat 4 sarunas pa dienu, vai es vēl gribu veltīt laiku publiskām debatēm. Es nezinu. Bet, ja ir jautājumi, tagad mēs varam droši šeit attīstīt mums vēl kāds brīdis laika, ja ir lust, un ja ir kāds jautājums, es varu mēģināt kaut ko ieskicēt jau detalizētāk vai konkrētāk. Bet kopumā es saku, slēdziet ārā visu, ko var izslēgt. Ticiet man, pilnīgi nekas nemainās dzīvē. Pilnīgi nekas. Un, Interesanti. Varbūt kāds pēc postiem arī redzējis, ka es par šo laiku esmu aizsācis Bībeles studēšanu. Interesantā veidā mani pārdomas aizveda līdz šai grāmatai. Kaut arī es kādreiz esmu bijis vai audzis ģimenē, kas ir kultivējis kristīgas vērtības, man kaut kas līdz galam nebija salicies šajā kristietības stāstā. Bet tas, kas mani aizvedis, ir atkal, un es beidzot esmu sācis lasīt šo grāmatu, ir vienkārši vajadzība sazemēties. Jo, laikā, kad balts kļūst melns un melns kļūst par baltu, un kad labs, kādreiz labais, tagad izrādās, ka ir slikti, baigi grūti ir saglabāties. Jā, un ko es ar to gribēju pateikt? Par to, kad meklējiet kaut kādu dziļāku, nevis šīs te prognozes, tas ir līdzīgi, kā es citreiz arī cilvēkiem, ar ko es runāju, es saku, paskaties, tur panorāmas vai citu ziņu laika prognožu sadaļā, ja? Mums tur stāsta, katru dienu mēs varam veltīt tur laiku, patērēt
klausoties, ko sola. Un nākošā dienā konstatēt, bļāviens, nav bijis pareizi. Un ar visu to cilvēku turpina klausīties tās ziņas. Un tas ir līdzīgi, kā var ieslīgt, klausoties dažādus prognozētājus, var vienkārši atraut sev enerģiju tik daudz, arī investēšanas, teiksim, ziņu plūsmā ir tik daudz visu kaut kā. Un tas ir unikāli, cik daudz. Bet tas fundaments par viņu runā tik maz, lai neteikt, ka nerunā vispār. Un ja kaut kur ieminās, tad ātri tas pats parasti, tas pats runātājs pats sev sāk apšaubīt un viss, un beidzās, un cauri. Bet tāpēc, ka nav pieredze, visticamāk nav pieredzes, un tie, kas ar jums šobrīd runā un ražo saturu, visticamākais tie cilvēki arī tic tam, ko viņi saka. Viņiem liekas, kad skatīties pieaugumu no 10. gada ir baigi cool un baigi pareizi. Un stāstīt citiem, ka bez investēšanas jums nekādi, un reiķi pasies, kādi ir rezultāti. Traki. Bet jā, tas, ko es gribēju tikai pateikt, vēl par to, atgriežoties par to Bībeles stāstu, baigi jocīgi, jo kaut kāds, vārdu sakot, arī tas, kad Bībele pie manis atnāca arī tāpēc, ka es kādreiz arī biju tāds, klasisks karjeras cilvēks. Tāds, kurš visu pats ir sasniedzis, visu pats var, un visu pats. Un tad kaut kādā brīdī es ar vien vairāk un vairāk atskārtu to, ka tā iespējams nemaz nav. Manā dzīvē notikuši ir ļoti daudz tādu neizskaidrojumu notikumi, kas lika uzdot jautājumu, bet zini, kamēr jautājums, kā tas ir iespējams. Bet kamēr tu esi tajā karjeras skrējienā, tu nespēji atbildēt uz viņiem, un tā viņi šķiet arī nesvarīgi. Bet tad, kad tu nomierinies drusciņi, tad jā, un Bībele savukārt man iedevusi ļoti daudz atbildes. Tā kā, jā, tas tiem, kas man ir rakstījuši par to Bībeli, kāpēc un kā es līdz tam nonācu. Es vienkārši apzinos to, kad ir pienācis laiks, kad nav iespējams izskaidrot vairs ar tādām metodēm, kā līdz šim mēs esam to varējuši, pratuši un darījuši. Tas varbūt netik daudz par pašu investēšanu, pirkt vai pārdot vai nepārdot, vai viss tas, kas mums te visu varētu būt, ka nodarbina, bet tādās dziļākās lietās. Un, jā, labi, bet par to mēs varam runāt arī citreiz. Es negribēju uzbāzties ar. Tā tad Edgars raksta kārtējo reizi ievies mieru publikā. Respektēs par to. Kā jau minēju, zināšanas un pārliecība par pamatiem ir tas, kas visu saliek pa plauktiem. Tā viņš ir, Edgar. Un tu to ļoti labi zini, esot bijis pie manis uz mentoringu. Jā, un Arnis arī, kurš bijis ir uz mentoringu, savukārt saka, labs laiks, lai izglītoties. Tieši tā. Šobrīd, kad mums vēl ir vēlme un tā nelielā intereses oglīte, šīs ir tas brīdis, kad mācīties.
tad, kad viss patiešām ies pa gaisu, nebūs ne laika, ne spējas, ne intereses. Tā ir tā problēma. Un savukārt tiem, kas būs mierīgi, kas būs apbruņojušies ar sausu pulveri, kā arī Jānis, kurš arī šogad man ir salidojums, arī ir bijis Jānis uz mentoringu, un viņš saka, turpinām turēt pulveri sausu īstajiem brīdim. Jā, nu lūk, un tas ir tas, kas brīnišķīgi, fantastika vienkārši, superīgi, kad ir cilvēki, kas var kaut ko pateikt labvarīgi par to, kas ir dzirdēts. Vai pieļauj iespēju, Edgars jautā, vai pieļauj iespēju varbūtību, ka cena var vairs nekad neatgriezties pie vērtības, nemaz nerunājot nokrist zem tās par Buffetta indikātoru? Edgars prasa. Nu, kā lai tā īsi pasaka? Nu, ja šī cena būtu tik augsta pret vērtību, vai salīdzinot ar vērtību, laikā, kad neviens nepirktu, un būtu tas stāsts par asinīm uz ielām, par augstu bezdarbu, par biznesu, kurš ir apstājies, vai beidzies, vai iznīcis. Tad, Edgar, mēs varētu diskutēt, un tad mēs varētu skatīties, ka jā, šis vairs nestrādā. Bet mums ir vienkārši jāpamana to, ka šis ir brīdis, kad investīcija pasaulē tev rauj no rokām ārā. Tavus aktīvus, viņus burtiski rauj no rokām ārā. Tas ir tieši tas brīdis, kurā nevajag investēt. Nu, tādā ziņā, ka nevajag pirkt. Un viss ir tik ļoti vienkārši. Man viens no cilvēkiem, kas ir bijis uz individuālu mentoringu, viņš teica, ar biznesu es tā, ka tad, kad tev kāds grib no tevis atpirkt tavu individuālo biznesu, izrāda interesi, tad vienkārši dod projām. Es saku, nu tāpat ir arī ar publisku uzņēmumu akcijām. Tev taču arī pieder bizness, tev pieder uzņēmums. Vai tu taisies pirkt? Nu lūk, un ja tev rauj no rokām ārā, dod projām. Vienkārši viss atdod un gaidi. Buffetta indikators nav salūzis. Es esmu pārliecināts, un laiks to parādīs. Tāpatās arī zelts mums bija vēl te gadus atpakaļ, kā kungs kā tika zākāts un izsmiets, apsmiets un visādi citādi, var sakot, pilnīgi bezjēdzīgs instruments. Tagad pa kādam ir pamodušies, un nu jau arī mainstreams runā. Es domāju, pāragri par nekrīt iekšā šīs te lamatās. Es domāju, tās lamats. Agrs jautā, vai komentē. Naudā vērtība tikai kritīsies salīdzinot kaut vai ar jebkuru pamatproduktu, ko ikdienā patērē šodien un patērēja 20 gadus atpakaļ. Ok, par naudas vērtības krišanos. Jautājums, ko mēs katrs izmantojam kā naudu un kas mums ir nauda? Ja mēs runājam par ierakstiem kontos un arī papīrīšiem krājkasītē, tad neizbēgami un pilnīgi noteikti 20 gadu laikā
40 gadu laikā, protams, ka tur viss kritīsies. Par to nav šaubu. Tieši tāpēc mums ir jāiemācās un jāizglītojās par zelta lomu un jēgu. Un nevis jāklausās mācim, kurš saka pēc zeltu vai pārdot zeltu vai kāds cits, kurš tev to stāsta, bet pats apbruņojies ar zināšanām. Protams, apgalvojums, ka nauda zaudē svētību, ko tad darīt, kā rīkoties. Atbilde nav akcijās tādā brutālā veidā, kā jums saka, vienkārši pēc. Nav atbilde šajā. Un to es varu parādīt un pastāstīt dziļākā, nopietnākā sarunā. Tā ir ilūzija. Es iesaku skatīties uz naudu caur vēsturisko zelta prizmu. Tad viss saliekās brīnišķīgi. Un tad ir viegli ieraudzīt šos te ciklus un viegli orientēties, kas kurā brīdī mums ir darāms. Tāda ir mana stingra pārliecība. Un ja zelts būtu pirms 20 gadiem izmantots kā nauda, tad mums nav vispār ko šeit diskutēt. Un zelts ir izperformējis vai izpogājis arī akcijas 20 gadu periodā, ja mēs skatāmies. To var pats katrs paskatīties un izpētīt, ja ir gribēšana, varēšana un tam līdzīgi. Tā kā man nauda, primāri, protams, īstermiņam man nauda ir nauda, kas ir kontā, kas ir valūta. Savukārt garākam termiņam tas ir zelts. Tas, kas šobrīd ir iezīmējusies recesija. Un tie paši indikātori, ko es esmu jau 19. gadā teicis, ka tuvojās recesija, un pēc gada mums bija Covid krīze. Tie paši indikātori šobrīd skaļi kviec, ka tuvojās recesija. Protams, jums izskatīsies, ka Trumps būs bijis vainīgs, vai daudziem tā izskatīsies. Man tas tā neizskatās, un pat ja izskatīsies, vai man to mēģinās rādīt, man tas neinteresē un man tas neuztrauc. Tas viss jau sen ir nobriedis, un es sagaidu likviditātes krīzi, tuvojamies. Kāda būs centrālo banku reakcija, vai tā būs gramstīšanās pa manām kabatām un jūsu kontiem arī, lai kaut ko piespiedu kārtā investētu, nezinu. Bet tādi signāli šobrīd eksistē. Tas man varbūt druskuļi tā nepatīk. Bet nevaru neko palīdzēt. Bet tas var arī nenotikt. Un tāpēc ir vērts nesatraukties. Atvainojos druskuļi. Jā, bet mainstream ziņām baigi var neticēt. Vai ne neticēt, bet var vienkārši viņas netērēt. Maz kas ir piepildījies no pēdējos laikos runātā. Kaut vai pēc Ukrainas iebrukuma 22. gada sākumā man ziņas stāstīja, ka ir jāpaciešās tur dažas nedēļas, tur mēnesis, un viss būs galā. Krievija nosiņos, un ļokts, viss būs slikti. Ir pagājuši jau, 3 gadi. 3 gadi, ja? Un nav nosiņojis tā Krievija. Es esmu sodīts. Man taču kaut ko stāstīja. Tā es pazīšos. Un par to naudas vērtības krišanos arī vēl papildinot agri minēto un to, ko es jau teicu. Es piemēram,
par to, ko es pircis 16. gadā, un pēc tam vēlāk papildinājis zelta krājums 18. gadā. Es par to performēšanu procentos tikai tagad vienkārši ātri uzmet uz papīru un parēķināju, bet pa lielam man tas neliekās svarīgi. Bet tas, ko es zinu, ka tad, kad es pirku, patēriņa cenu līmenis bija viens, un šobrīd ir cits. Protams, kad ir kļuvis dārgāka dzīve. Bet vai dzīve ir kļuvis dārgāka par burtiski 2,5 reizēm? Mana tāda īsa atbilde ir nē. Nu, nav tāds patēriņa cenu pieaugums, vismaz manā pasaulē nav. Un ko es ar to secinu? Es secinu to, ka zelts tieši tā arī strādā, kā aizsardzība pret inflāciju, un ne tikai nodrošina to, ka mums nosedz patēriņa pieaugumu, bet pat ar uzviju. Tas ir patēriņa pusē. Bet pret akcijām arī jau pret akcijām no 16. no 18. gada man jau ir pieaugums šim te zeltam. Visa ņemšanās mums kā investoriem, kas grib pārvaldīt savus līdzekļus individuāli, paši ar saviem lēmumiem, mūsu mērķis dzīvē vai mūsu aktivitātēs un lēmumos ir nonākt pie lielāka akcijām vai nekustāmajiem īpašumam vai lauksaimniecības zemē vai jebkam, kas mums liekas, ko mēs saprotam, uz ko mēs ejam, nonākt līdz akumulētam lielākam skaitam. Un tas, ka pirkt, forši, bet ja es varu nopirkt 1 hektāru zemes, piemēram, tad ir skaidrs, ka tas dzīvē vispār neko neizmainīs. Tas mums nekādā veidā pat neietekmēs mūsu spēju aiziet finansiālā brīvības pakāpē uz priekšu vai atpakaļ. Nemaz. Tas viena vienība. Mums ir jāraugās, kā mēs varam nonākt pie 10, 20, 100, varbūt 500 vienībām. Kā tas notiek? Mēs nevaram cerēt uz labklājību vecumdienās vai nākotnē, vienkārši metot zemē resursus. Tas nav iespējams. Un tāpēc es arī runāju par šīm te attiecībām, par to, kā vērtēt vienu pret otru. Un tas ir tas, kas mūs var aizvest pie izpratnes un sapratnes, ko tad tagad darīt. Priekšā neko neteikšu, nesaku. Man tas liekas ir vienkārši rauds ārā no konteksta un savā ziņā. Kā es nonācu, kad priekšā? Paskaties, Gunter, paskaties zelta, tātad Dow Jones izteiktu zeltā. Tas arī viss. Par dividendēm man var nestāstīt. Tas man tur mazu iespēju uz mani atstās. Tad tur sērkociņas kaldīšana sanāk. Vienkārši attiecība. S&P pret zeltu. Un zeltam 2000. gadā, ap 2000. gadu bija pagrieziena punkts, zelts bija ļoti lēts, ļoti nenovērtēts. Akcijas bija ļoti dārgas un ļoti novērtēts. Ļoti visiem vajadzēja. Tā. Un tad bija recesija, un tad pārsprāga burbulis, un tad bija 11. novembris, 11. septembris un visādas lietas. Man vairāk uztrauc, kas šoreiz tiks uzlikt pa virsu tam, kas ir nenovēršams. Tam, ka ekonomika ir nonākusi strupceļā, tam, ka ir pienākusi ziema, kas būs tas, aiz kā šis tiks apklāts. Tas man varbūt vairāk liekas popkorna vērts, teiksim, notikums, ko vērot, bet kā tas izspēlēsies, es nezinu. Bet
Bet tas varbūt man dara tādu, kaut kas būs, kaut kādi joki droši vien notiksies. Bet var jau gadīties, kad pietiks ar to, ka vienkārši ir jautrība un neko baigi nevajag, kā saka, sabiezināt krāsas un nekas īpaši nav jāuzliek pa virsmu. Nezinu. Bet tas neko nemaina. Vienalga šobrīd ir vienkārši nenormāli augsta interese tieši par biznesu iegādi. Un cilvēki pērk un stāsta, kā viņi nopirkuši tur par tik vai tik Teslu un šausmīgi laimīgi. Un viņi bieži vien pat neapzinās, ka iespējams, ka viņi nopirkuši Teslu, tad nezinu, par $3000 investējuši Teslā un ka viņi iespējams ir nopirkuši, es saku iespējams ir nopirkuši tikai, teiksim, vienu apkopējas spaiņu un slotas komplektu, jā, figurāli izsakoties. Tas neaizvedīs pie labklājības. Cilvēki, tas ir jāatver vienkārši acis un jāsaprot, nederēs šitā te vienkārši lekšana kopā ar visiem. Tas tā, kā saka, lai nomierinātu. Apskaties, Gunter, vai tu tā nevar saskatīt, vai tu nepiekrīt tam, ko es teicu? Lūk, vārdu sakot, mans mērķis ir tikt pie vairāk akcijām, pie vairāk slotām un spaiņiem kādā biznesā, vai tikt vairāk nekā pie slotas un spaiņu. Tā varbūt vēl pārfrazējot. Tas ir tas mūsu uzdevums. Mums ideālais variants būtu, ka mēs varētu ar to, ko mēs esam akumulējuši, nopirkt nevis kaut tikai daļu uzņēmuma, bet visu uzņēmumu. Vienalga, ko mēs tur skatītos vai kas mums interesētu, visu. Tas būtu, tas ir tas, un tad tas sāk iezīmēt kaut kādu jēgu. Un kāpēc es skatos uz uzņēmumiem? Tāpēc, ka uzņēmums, kurš spēj atļauties arī algotu menedžmentu, tas ir tas aktīvs, kas mums tiešām dod finansiālu brīvību. Mani ceļojumi nekustamā īpašuma pasaulē to ļoti labi man ir atklājuši. Un tie cilvēki, kas saka, es tur nepārdošu omis, atstāto mantojumu, atstāto dzīvokli, jo tas man būs labs starts vai papildinājums manam investīciju portfelim nekustamā īpašuma, kā saka, pusē. Viņš tā nenotiek. Tas tā nenotiek. Tas ir vairāk kā bizness, vairāk kā darīšana, vairāk kā tāda aktivitāte. Tur visu laiku ir jābūt klāt, pēc būtības visu laiku. Un, protams, ir dažādi viedokļi un dažādas pieredzes. Un, ja tev kāds ir bijis varbūt tirgu 5 gadus un saka, kas tur ir easy peasy un viegla nauda. Iespējams, viņš nav izgājis pilnu ciklu tam, ko prasa būšana tātad īres biznesā un tā tālāk. Tā kā vienmēr mēģiniet skatīties vai ņemt kaut kādus paraugus vai ieteikumus vai mācības no tiem, kas ir drusciņi ilgāk nekā vienu biznesa ciklu tur bijuši. Un vienu arī, teiksim, šo pašu. Nekustamajam īpašumam tad ir vairākas lietas, kas ar ko ir saistīti. Un tas atkal, ja mēs esam pietiekami lieli, mums ir tur, 50 vai 100 nekustamā īpašuma vienības īres, teiksim, dzīvokļi, ir cits stāsts un cita ņemšanās, un tas tik tiešām var nodrošināt pasīvu ienākumu, jo tad mēs varam atļauties arī algot kādu, kas tur rūpi par to visu. Mums vairs nav jādomā nec par
nec par kanalizāciju, nec par īrnieku piesaisti un uzraudzību un tā tālāk. Bet kamēr mēs esam mazi un mums ir neliels skaits, tur nekāda pasivitāte nesanāk nemaz un vispār nemaz. Nu, kaut kā tā. Kā var nerēķināt dividendžu atdevi? Gunter, izrēķini, un tad paskaties, vai tad ir lielos plusos, un vai tas mainīja visu šo te. Cilvēkiem patīk racionalizēt visu kaut ko. Tas ir traki. Bet, labi, katram savas lietas. Racionalizēt. Tūlītās Gunters izreikinās dividendus un mūs apgaismos. Vārds sakot, es negaidu zeltam, ka pieaugs cena, man to nevajag. Vēlreiz atkārtojos. Un iesaku arī jums šādās kategorijās varbūt neiestikt. Drīzāk skatīties, vai zelts pret to, kas jums nākotnē būs vajadzīgs, vai ir dārgs vai lēts, un mēģiniet paskatīties arī to, ko jūs tagad varētu par naudu nopirkt, arī tur, kādas ir šīs te vērtības, kur ir vērtība. Vienmēr vērtība kļūst svarīga. Kaut kad pienāk tas brīdis, kad cilvēki saprot to, kā vērtība ir būtiska. Un nepietiek tikai dzīvot ar ilūziju, ka man ir, kā mūsdienās moderni saka, investīcija portfelis. Svarīgi, lai investīcija portfelī tie papīrīši, kas mums tur ir iekšā, būtu ne tikai makulatūra, bet tik tiešām vērtīgi un daudz vērtīgu papīrīšu. Lūk, un tad, kad sāk atklāties, ka tur tomēr ir tikai makulatūra, un es esmu atstāts, kā saka, pieturēt somas, bezjēdzīgas, tukšas piebāztas ar mēsliem, latviski sakot. Tad jau, kā saka, realitāte sāk spēlēt, un var pēc tam, vai pirms tam, vai pēc tam var, protams, stāstīt. Mēs tūlīt izdrukāsim vēl, un tad jau viss būs atkal kārtībā. Un neuztraucieties. Tas taču tikai kāds. Finanšu, kā saka, inženierija spēja visāds brīnums darīt. Kādu brīdi. Līdz izšāja korķis. Viss. Tik vienkārši. Un tā. Bet ja vajag piesieties vēl pie kādiem vārdiem, tad var visādi mēģināt. Jā. Kaut kā tā. Ko es šodien vēl varu pateikt? Šodien gribēju par emocijām. Pirmkārt, un otrkārt, ko ar to var darīt un kas ir svarīgs, kas nav svarīgs. Svarīgi ir atcerēties to, ka apkārt ir troksnis, informatīvs troksnis. Galvenais uzdevums un mērķis ir likt jums pieņemt lēmumu, pirkšanas lēmumu. Jums bieži vien saka, tev jāpieņem investēšanas lēmums. Tas uz ko mūs virza. Bet investēšanā ir ne tikai pirkšana, bet ir arī pārdošana. Tas ir pati svarīgākā lieta, kas ir jāņem vērā. Lai kā mums stāsta, galvenais ir iemest kartupeli zemē un kaut kas jau tur sanāks. Atbilde ir pavisam vienkārša. Štruns tur sanāk. Jo parasti tas kartupelis tiek iemests tieši neīstajā brīdī. Un neviens vairs neatgādina to, ka kartupelis ir jānovāc arī rudenī. Bet visa problēma tajā, kad mēs rudenī iemetam, un rudenī arī neviens vairs mums nepasaka, ka velc viņu ārā, jo tagad īstenībā nevajadzēja stādīt.
un tā mēs tur muļājamies, un tas mūsu uzkrātais resurs vai mūsu neapēstais resurs, kas ir investēšanas pamatā, ir tas, ko mēs ko mēs neapēdām, nepatērējām. Tas tiek vienkārši nomests zemē un izķengāts. Un tik vienkārši. Bet investēšana ir gan iestādīšana, gan ražas novākšana. Arī tik vienkārši. Un tas ir atkal tik ļoti nepieņemami tiem, kas ir pēkšņi, nevis pēkšņi, bet kaut kādā brīdī atmodušies un sapratuši, ka man taču ir jāinvestē, un tā taču ir finanšu higiēna, un tas taču ir tik nepiedodami naudai nelikt strādāt. Visi šie stāsti cirkulē sabiedrībā, paši jau cilvēki to kultivē. Un paši sevi dzen tajā burbulī, kurā mēs tur esam, un vēl drusciņu, un vēl kāds pamostās, un tad ir tik vienkārši, es tak visu saprotu, vislabākā investīcija, Standard & Poor's, tik stabili, tik viss vienkārši, un jā, tas ir vienkārši un stabili, tikai, pagaid, stop, ne īstajā brīdī iespējams. Un investēšanas lēmumi tagad ir tik tiešām jāpieņem, un tikai var gadīties, ka nevis par pirkšanu, bet par pārdošanu, ja mums ir kaut kas bijis nopirts. Bet vai daudziem, protams, tad, kad bija jāpērk 9., 10., 11. gads, nebija nekas tur iestādīts. Tad tagad ķer un grāb, jo redz, liekas, ka tas ir jādara. Vai kāds ir sastāstījis, vai viens otram ir sastāstījuši. Tā tas notiek. Bet ja mēs dabujam kaut kādu, karti un kompasu un spēju viņus arī lietot, iespējams, ka mēs varam nonākt arī pie savu mērķi. Bet ja mēs klausamies, kad vajag diversificēties, un tas ir apmēram tā, karti un kompasu mēs tev nedodam, vienkārši klausies. Diversifikācija ir tā, tu paej gabaliņu uz vienu pusi un paskaties, ir vai nav mērķis. Un tad paej gabaliņu uz pa kreisi, un tad pa labi un atpakaļ. Un tā ir diversifikācija. Nekas daudz nenotiks, viss būs labi. Tā notiek stāsts par diversificēšanu. Jūs ar šādu aktivitāti nekur nenokļūstat. Nenokļūst. Un viss. Tātad Jims Rodžers, no viņas esmu dzirdējis teiktu jēdzienu diversifikācija tiem, kas nesaprot, ko viņi dara. Tātad pavisam vienkārši ir jāpaņem beidzot rokā karte un kompas un jāiemācās viņus lietot. Un viss. Un jāiet konkrēti sava mērķa virzienā. Un tur nonākt ir salīdzinoši vienkārši. Kaut ko tā. Ko vēl? Ja vairāk jautājumu nav, paldies par uzmanību. Es varu arī beigt sarunu vakar. Tā. Gunter, ja tu rēķini, tad mēs vēl gaidām, bet varbūt, kad citā reizē. Vārds sakot, bez jokiem, es, protams, dažreiz esmu ar īpatnēju humoru izjūtu. Ko? Paldies, bija noderīgi. Lūdzu, Robert, un jā, ja kādam gribās mācīties un augt, zinat, kur man meklēt. Es komentārā īstenībā no sevis puses vēl ielikšu linku, ja jūs gribat, un tā vienkārši, ja mēs esam satikušies. Tur var pieteikties vienkārši bezmaksas sarunai, individuālai sarunai, un tad saprast, vai mentorings jums der vai jums neder, un ko jūs tur varat iegūt. Un to es te varu piedāvāt.
Kaut kā tā. Nebaidamies no ziemas, ziema būs. Ja esam sagatavojušies, šobrīd asarām nevajadzētu līt. Savukārt, ja skrienam vēl ar pliku galvu, ir vērts uzzināt, ka tas var novest pie meningīta. Nu, lūk, ziemai vienkārši vajag sagatavoties. Tad nav bažu, tad nav baiļu, un ir pilnīgi skaidrība, ka tas ir neizbēgams notikums. Nu tā, paldies par uzmanību. Tiekamies, kad atkal būs ko runāt. Antra, paldies visiem, čau! Uz redzīti!